Mans rīts sākās ar lietu. Saprotam, ka šī diena nebūs viegla. Ir skaidrs, ka vajadzētu mums ceļa normāli iestiprināties, paēst tādus pamatīgus brokastus, lai ir spēks kaulos. Tiemžēl gan viss pie kā tie, kam ir liela maizes šķēle, ar plānu desu šķēlīti un vārīta ola un glāze ūdens. Liels pārsteigums gan nav. Viesnīcas numuriņš 2 cilvēkiem izmaksāja 1,25 eiro. Tā kā, iztiekam ar to, kas ir un dosim gāzi. Augšu par izskalotiem kalnu ceļiem. Pētītak ūdens tērces, tas ceļu padara pamatīgi slidenu. Kad esam pašā kalna virsotnē, savalkās pavisam tumši mākoņi. Ir plāns, kad izdosies aizbēgt no lietus, mēģināsim tikt lejā, bet tā izrādās liela kļūda. Par laimi blakus ir nepabeigta māja, kurā paslaipties, jo sāks pamatīgs negaiss. Pērkons zibeņu abās kalnu pusēs. Pēc kādas pavadītas pusstundas nepabeigtajā namā un redzot to, kad negaiss pat nedomā beigties, šķiet, ka būs jānakšņo tepat, lai gan pa laimi pēc kaut kādu aiciņu negaiss norimst un izskatās, ka varēsim turpināt ceļu. Kādā no izskalotajiem kalnu pārējām dakteru motociklam tiek pārsista priekšējā rata kamera. Līst lietus un ceļu diemžēl turpināt nevaram. Labi, ka tur parās blakus ir siena glabāšanas nojumi, kurā tad, varam normāli veikt priekšējās kameras remontu. Gabaliņi tālāk esam ļoti nosaluši un meklējam vietu, kur nedaudz apsildīties. Bet ir forši, ka kāds vietējais sirmgalis savā mazajā namiņā aicina mūs iekšā un piedāvā iedzert tēju. Iesim palūkot, kas tur notiek. Kāda latviešu mūzika skan. Šeit sēž kungs, pīpē cigāru. Vēl viens kungs. Viss notiek. Lieliski. Viņš sāk dēļ. Gazo! Ar tēju gan vien nebeidzās, jo viņš piedāvā arī sevis darinātu rakī, kas ir vietējā kanģa. Tā kopā ar tēju mums patīkami sasilda, jo temperatūra ir nokritusi nedaudz zem 14 grādiem. Izskatās, ka arī viņš ir priecīgs par nomaldījušiem ceļiniekiem, jo pieļauju, ka tādi šeit nav bieži. Ārā noskaņojums tāds bēdīgāks. Esam pabraukuši uz priekšu pavisam nedaudz. Un arī dzīvnieka motociklu priekšējai riepai ir nepieciešams remonts, precīzāk kamerai. Tā ir pārsista, gribam veikt tās remonta, bet pamanām arī to, ka pamatīgi ir cietusi arī riepa un visticamākais, ka šādas ceļus varētu ilgi neizturēt. Esam tagad izvēles priekšā braukt tālāk par Tetu un riskēt, kad kādā no nākamajām pilsētām dabūsim priekšējo riepu, vai tomēr doties atpakaļ galvaspilsētas virzienā, kas atrodas nedaudz tuvāk. Pēc kādu brītumu
brītiņu pārunām nolemjam tomēr doties atpakaļ uz Tirānu. Par laimi dzīvnieku riepa līdz Tirānai ir izturējusi. Ierodamies Tirānā, pavisam vēlu jau ar tumsiņu. Nākamās dienas mērķis ir atrast jaunu riepu un doties atpakaļ uz Tetu. 5. dienā nobraukti bišķiņu vairāk kā 260 km. Juhu! Būsi vedējis?